Labdien, mīļās lauvas! Martā paskatīsimies, ko taro kārtas iesaka lauvas zīmē. Lauvām būs spēks, lauvām būs jaudra, lauvām būs ietekme, lauvām visu laiku spīd saule, un tikko kā arī ir tikai dažas saulēnas dienas lauvas vienkārši staro. Ja, tā ir spēja un prasme pasaulē paziņot un parādīt, ko jūs vēlaties. Tepat nevajag tādu pārāk lielu iekarsību, vienkārši apkārtējā pasaule pamana jūsu darbības, un tās tā kā palielinās, mazliet viņās tā kā izplešas, un jums ir tiešām iespēja šajā mēnesī tā kā paspērt krietni soli uz priekšu savās darbībās. Esiet pārliecināti par sevi, esiet apmierināts ar sevi, slavējiet sevi, mīliet sevi, jo šī taču ir lauvas kārts, un šis mēnesis, pavasara mēnesis noteikti dos jaunu iespēju, tāpat tās ir arī fizisko nodarbību kārts, tāpat tie lauvas, kas vēl nav sākuši fiziski aktīvas nodarbības šajā gadā, ir pēdējais laiks. Darbs. Darbā brīnišķīga noskaņa. No vienas puses gribētu teikt, ka jums būs kādas jaunas attiecības darbā, jo tie divi kausi, tas nozīmē arī romantiskas attiecības darbā. Bet, ja mēs neizskatām šādas romantiskas attiecības darbā, tad tā ir ļoti laba sapratne. Sapratne ar kolēģiem, ar klientiem, ar visiem jūsu sadarbības partneriem, ka mēs kopīgi rādām, ka mums kopīgi iznāk, mēs atbalstam, mēs runājam, mēs vienojamies, un mēs esam tā kā uz viena viļņa, un mums izdodas paiet atkal veselu soli uz priekšu, bet kā šķiet, ka tas partneris, tie kolēģi, tie cilvēki, tie klienti apkārt ir vajadzīgi. Ja? Tā kā vienam pašam šajā mēnesī darba jomā nevajadzētu sēdēt, te vajadzētu tā kā aktivizēties un būt kopā ar citiem, un tas dod tā kā tādu dubultu spēku un iespēju tā kā izpaust to savējo domu, savu ideju. Privātā dzīve. Lauvām kaut kāds tāds mīlestības laiks, jo privātajā dzīvē kausa bruņinieks sola romantiku, attiecības, mīlestības, uzplaukumu, īstu pavasari, piedāvājumus, komplimentus, flirtu, attiecību uzsākumu, ja mēs runājam par jau esošām attiecībām, tas ir tāds attiecību uzplaukums, un atkal viss notiek, un es tiešām sajūtu, ka man ir partners, un tajā ir dzirkstele, un tajā ir romantika, tāds ārkārtīgi silts laiks, kuru arī novēlu tiem cilvēkiem, kas meklē partnerību. Tātad, protams, kausa bruņinieks atnes attiecības, turiet acis ar abām acīm vaļā, ar acīm, turiet acis vaļā un meklējiet šajā mēnesī, meklējiet, piedalieties, esiet klātesoši, izejiet publikā, atrodaties jebkurā. Šeit ir dzīvnieku kārtība, varbūt ir vērts ilgāk staigāt ar sunīti pa parku, jūs zināt, ka tā bieži arī var iepazīties. Un padoms. Deviņi kausi. Esiet apmierināts ar to, kas jums ir, jo jums patiešām ir ļoti daudz. Ieraugiet to, izbaudiet un nesteidzieties tālāk. Nav steigas. Visa kā šeit ir patiešām ļoti daudz lauvas šajā mēnesī. Uz tikšanos nākamajā.